Mēs par auģu ģimeni kļuvām jau kādus 3 gadus atpakaļ, bet reāli kļuvām par auģu ģimeni, kas uzņem bērniņu ģimenē burtiski mazāk kā nedēļu atpakaļ. Tā kā tas mums ir pavisam jauna un svaiga pieredze. Un ejot tajos kursos un mācoties par to vairāk, sapratu, ka tās kaut kādas lietas, kas atbilst mūsu vērtībām, kas mums sirdī ir tuvas, un mēs varam dot iespēju parūpēties par tiem, kas īstenībā ir tādi mazāki vai vāji. Bet ka mēs nokām to mērķi tādu, ka mēs varam palīdzēt kaut vai uz īsu brīdi kādam bērniņam dot šo te ģimenisko vidi. Jo lielākais izaicinājums mums bija tas nezināmais. Mēs kaut kā satvērām to ideju, ka mēs varam būt auģu ģimene kādam bērniņam uz īsu laiku, kamēr viņam nokārtojās viss vai no bioloģisko ģimeni, vai kamēr atrod adoptētājs, un ka mēs varam būt tas starpposms, kas šo bērniņu uzņem savā ģimenē un apčubina un apmīļo un pēc tam palaiž tālāk. Ir bijuši daudz pārsteigumu īstenībā, un tie pārsteigumi ir bijuši ļoti, ļoti pozitīvi, jo kaut arī mēs esam ģimene, kas uzņem šo bērniņu pie sevis mājās un daram to paši, tā ir mūsu atbildība, tomēr mēs esam saņēmuši tādu ļoti lielu atbalstu, morālu, emocionālu atbalstu gan no tilta, gan no citām auģu ģimenēm, kas ir bijis tā ļoti svētīgi un vērtīgi, jo ne visiem vajag kļūt par auģu ģimenēm vai adoptētājiem, bet es esmu pilnīgi pārliecināta, ka ir ļoti liela daļa cilvēku, kas to var un kas tam ir aicināti, viņi varbūt paši to nezin vēl. Tāpēc tas, ko es varētu ieteikt, ir sākt vienkārši ar šiem te kursiem, ko piedāvā atbalsta centrs Tilts, un tad varbūt arī tajā procesā saprast un izvērtēt un vienkārši painteresēties mazliet vairāk. Tā kā atvērt mazliet savu sirdi un tad skatīties, kur tas aizved tālāk. Mēs nekad nevarēsim atbildēt uz visiem jautājumiem, bet mēs varam iet soli pa solim. Un galvenais ir atvērt sirds un būt patiesam pret sevi.